Labdien, Normons Ozoliņš. Šodien 28. dzīves stāsts. Es tātad paturpināšu par saviem piedzīvojumiem draudzē Rīta zvaigzne. Kā es pagājušajās teicu, Bobs Perī pateica, ka man jāatstāja viss, mana kalpošana un tikai ar viņiem, un tas noteikums, kā es varu kļūt par Rīta zvaigznes draudzes locekli un mācītāju Boba Perī komandas biedru. Un, protams, es to nepieņēmu. Tas bija kaut kāds ārprāts. Ja. Kā es teicu, kad šajā draudzē ir lielāka kontrola nekā luterāņu baznīcā. Un interesanti, ko Dievs darīja tālāk. Kādu laiku es tur negāju. Es domāju, ka ir viss, beidzot ir viss. Bet tad Ivars Graudiņš man uzaicināja uz tā saucamajiem kārtējo gaiziņu. Ja. Gaiziņš tas ir cēlies no tās pirmās vietas, kur Ivars Graudiņš rīkoja bīskapu un mācītāju 40 stundu lūkšanas. Tātad viņi sapulcējās vienā vietā, bīskapi pulcējas atsevišķi un lūdzēja atsevišķi, bet katram ir sadraudzība. Bīskapiem sava sadraudzība un lūdzējiem, mācītājiem savu sadraudzību. Un tas ir tāds baznīcas vienojošs faktors. Un tiešām tā bija liela svētība tomēr. Tomēr tā bija svētība. Kaut arī Vanaks bija tas, kas aizliedza svēto garu savā baznīcā, bet tomēr tā bija svētība, kad kristieši pulcējas kopā un lūdzās kopā, jo ar to ir Dievs, ar vienotību ir Dievs. Ja? Tātad Ivars Graudiņš bija ieplānojis kārtējo savu tā saucamo pēdiņās gaiziņu. Un tas bija ieplānots Asvēnas pilī. Un tika noīrēta visa pils, un es tur aizbraucu un pēkšņi pirmais, ko es satieku, ir mācītājs Mātiņš Irba. Mēs vēl toreiz bijām draugi. Un tikko es noparkojos, skatos, Mārtiņš Irba nāk. Es saku, kur tu ej? Viņš saka, mums uz mācītāju sajiec. Vai es varu nākt tev līdzi? Un tāda pauze. Labi, nāc. Viņš domāja, vai kas tas Ozoliņš tagad ir, ja? Vai viņš ir mācītājs vai nav. Viņš it kā ir aizgājis no baznīcas un tomēr ir šeit, ja? Labi, nāc, viņš saka. Un tā es aizgāju, un tur mācītājiem bija, tur bija katoļu priesteri, baptistu un vasarsvētku un luterāņu, protams, mācītāji. Un arī Normons Ozoliņš starp viņiem pa vidu tur maisās, ja. Es atceros, kā mēs sēžam pie galda tur ar katoļu priesteriem, tur kaut kā dzeram kafiju, tur smejamies, kaut ko tur tā sarunājamies. Pēkšņi atverās durvis un ienāk mācītājs Bobs Perī ar Viktoriju Sājevu. Un viņi ierauga mani. Pirmais, ka viņi saka, wow, Normons ir šeit. Jā, Normons ir šeit, jā. Atkal Normons. Kur viņi nāk, tad Normons. Galvenais tāda interesanti, ka es tur stāstu kaut ko un visi klausās un tieši tajā brīdī viņi ienāk un, kā, tas Normons, kurš ir galīgs tāds nepareizs. Un tagad viņš te sēž un stāsta kaut ko visiem te mācītājiem un viņi klausās un te, kas tas ir? Mēs taču viņu izmetām, viņš taču nebija mums derīgs, kā tad viņš te ir derīgs, bet neko neteica, bija lielās pārdomās. Un tajā Asvēnas pilī es tur satiku arī Jānu Vanagu un citus mācītājus, kuri man tā izsvētīja un tā. Un interesanti, ka Jānis Vanags, es saprotu, ka tas bija Dievs, kas deva viņam vēl iespēju, tā kā, lai man ņem atpakaļ, ja. Jo viņš man tajā gaiziņā teica, labi, Normund, un tā, un mēs uzskatīsim, ka tu esi bijis atvaļinājumā ilgā un tā,
Nu, mēs vēl es viņam neprasīju, lai viņš man viņš tur sāk kaut kā, es jūtu, ka Dievs viņu uzrunā kaut kā, viņš arī lielās pārdomās. Un, jo viņš necerēja man te ieraudzīt, jo viņš domāja, ka, nu, es esmu aizgājis ar lielām dusmām, ja, un tagad vairs nekad neatgriezīšos. Bet nes kādēļ es atkal esmu šeit, starp mācītājiem un tā. Un viņš tā kā, es tā jūtu, viņš tā kā gribēja man kaut ko piedāvāt. Bet tomēr kaut kas viņu apturēja. Es domāju, ka viņš domāja, nē, būs tikai problēmas. Būs, Normund, labāk nevajag, jā. Un būs tikai, bet no otras puses, nu, viņš taču, Normunds, ir gribošs tādā ziņā kalpot Dievam un baznīcai, it kā viņš ir šeit, un tur viens mācītājs, kas atbrauc līdzi ar vanagu, viņš teica, paldies par pazemību. Nu, ķipa man vajadzēja būt apvainojušam, dusmīgam, bet es esmu pazemīgs un esmu šeit un tā. Un tā. Un tajā gaiziņā es atceros, tad sasvainē, Bobs Perī man atkal paspieda roku un teica, lai piedod un lai nāk atkal uz draudzi. Nu, es teicu, ka uz draudzi es gan neiešu. Es jau 2 reiz aplauzos. Bet tad bija interesanti, kad Ivars Graudiņš teica tā, ir viens vīrs Vecrīgā, viņam ir īpašuma domas baznīcas 2. spārnā, kaut kādu tur īpašumu. Un viņš būtu ar mieru piektdienas vakaros Rīgā, ka mēs tur varētu rīkot jau, nu, slavas un pielūgsmes naktis, jā. Nu, jo interesanti, es atceros vienreiz, es piektdienas vakarā sēžu Vecrīgā, kaut kādā kafejnīcā, tur mums bija misionāri, un mēs tur pavadījām laiku, laikam ar viņiem, kaut kā tā, tas jau sen es tā precīzi neatceros, bet, nu, fakts bija tāds, kad es biju Vecrīgā piektdienas vakarā. Un pēkšņi es redzu, tur jaunieši nāk. Tādām spīdošām acīm un dedzīgi tādi, it kā viņi nāk lūgt Dievu, ja, it kā atmoda sāksies. Bet es varu piektdienas vakars Vecrīga, krogi, bāri, restorāni, krogi, naktsklubi, un tā viņi kursē no viena, no otra, tur mutulī iet, jā, pa Vecrīgu piektdienas vakaros un naktīs. Un es tā lūdzu pie Dievs, vai šeit nav nevienas vietas Vecrīgā, kur jaunieši varētu nākt un svinēt tevi, svinēt kāzas no Dieva, un kur varētu baudīt prieku no Dieva, nevis no alkohola, no vēlniem un tā. Un nāk Ivars Graudiņš pēc neilga laika, un viņš saka, ok, ir viens vīrs, viņš ir no Lutera, no Torņkalna Lutera draudzes. Un mēs tagad aizējam, un tur uz to lūkšanu atnāk arī Bobs Perī mācītājs. Un mēs tur lūdzu, sākumā tur bija Andrejs Čebetarjovs no Labās Vējas draudzes, tur bija vēl kādi, bet pēc laika viņa atkrita. Viņa atkrita, un mēs palikām 2-1 ar Bobu Perī, tur 2 lūdzēji. Es atceros, mēs nācām Doma laukumā mums bija tikšanās, un tad mēs gājām uz to īpašumu. Doma baznīca 2. spārnā tur bija. Un tur bija remonta darbi kaut kādi, un tur nāca tas vīrs, tas īpašnieks it kā. Un mēs lūdzam par to, jā. Mēs sakam, mums jārīko lūk, mēs lūdzam, jā, lai Dievs tev to svētī un tā, to pasākumu, ko mēs te plānojam. Viņš mums parādīja zāli, tur, viņš saka, redzi, šito zālīti, tā ir super piemērot šādiem pasākumiem. Un tur bija tāda nepārāk liela, bet laba zāle.
kur varētu noturēt tādas lūkšanas. Un sākumā bija labi, bet tikko viņš sadzirdēja, ka Bobs tur sāka mēlēs runāt, un mēs tā skaļi abi divi tā, viņa vaigs apdrūma. Mēs sapratām, ka kaut kas te nav. Mēs viņam nepatīkam. Un pagāja kāds laiks, un Ivārs Graudiņš zvana, viņš saka, tas vīrs ir pārdomājis, viņš vairs negrib mums dot tās telpas. Un viņš droši vien domāja, tie pentiņi vai kas tie tādi nepareizi cilvēki, un ar viņiem labāk nesaistīties. Un tā mums izjuka tas pasākums, jā. Mums atkal viss bija daudzsološi sākumā, labi iesākās un viss nobeidzās kā parasti, vai ne, slikti. Jā. Un tā bija pēdējā reize, kad es ar Bobu mēs bijām kopā. Pēdējā reize tajās lūkšanās. Un pēc tam vēlāk es uzzināju, kad viņš ir iesūdzēts tiesā. Praktiski tas tiesas process jau gāja tajā laikā, kad mēs nācām uz to Vecrīgu, uz tām lūkšanām. Un interesanti dīvaini ir tas, ka joprojām nav tādas telpas, kur varētu jaunieši atnākt un mērcēties Dievā, nevis alkoholā. Piektdienas vakaros. Nav. Kur ir tādas vietas? Ir kaut kādas slepenās vietas, ko es nezinu, jūs ziniet kaut kur. Mums vajag tādu vietu Vecrīgā, bet nav. Tur tā problēma. Un tad es tātad uzzināju, tas tiesas process jau bija iesācies. Lieta tāda, kad tos divus īpašumus tur Jūrmalā dubultos. Viņus sākumā bija noskatījis kaut kāds Šķēles radinieks, Andris Šķēles. Un viņš tā kā gribēja sev tur ierīkot kazino vai kaut ko tādu. Bet Jūrmalas doma iedeva tās telpas, tas divus graustus draudzē. Un tas Šķēles radinieks, esot, kā man pats Toms stāstīja, pats Bobs stāstīja, tas Šķēles radinieks esot teicis, ka, jūs to vēl nožēlosiet. Pagāja gadi, un pēkšņi atnāk no imigrācijas departamenta paziņojums Bobam, ka viņam ir anulēta mācītāja vīza. Viņam neļauj šeit iebraukt kā mācītājiem, jo viņi ir ienākuši sūdzības un ka viņš ir bīstams. Un pēc likumiem viņš vairs nedrīkst kalpot kā mācītājs Latvijā. Viņš ir arī vēl skolotājs, kā skolotājs viņš drīkst šeit atrasties, bet ne kā mācītājs. Tad praktiski viņš vairs nedrīkst stāvēt pie pults svētdienas dievkalpojumā, ja? Tas ir pārkāpums, jo viņam ir liekti tieši mācītāji, kā mācītājam būt šeit. Un tur ir tā problēma. Un sākumā viņam pateica, viņš tur runāja ar Amerikas vēstniecību, un viņam vēstniecības pateica, ka ok, mēs to nokārtosim. Tā. Privāti, personīgi pazvanīsim, jo Latvijā valda nevis valdība, bet Amerikas vēstniecība, jā. Viņam ir liela autoritāte un teikšana. Bet kādēļ Bobs teica, ka nē, viņš ies caur tiesu. Viņš teica, ka viņam juristi pateica, ka te ir 100% uzvara, jā. Te nav nekāda argumenta. Vispār tai apsūdzībai nav pamata, nekāda vispār. Nav iemesli. Un bija tiesa, pirmo tiesu viņi vinnēja. Jo tiesnesis pat tam imigrācijas departamentam, viņš saka, bet jūs esat atnākuši te nesagatavojušies. Vai jūs varat kaut ko konkrēti pateikt, ko tad
Bobs Perī ir tādu pārkāpis, lai viņš te nevarētu būt kā mācītājs. Un viņi zaudēja. Un pagāja kāds, un es atceros, kad Bobs teica, ka mēs uzvarējām, mēs vinējām un tā. Bet pagāja kāds laiks un to pārsūdzēja uz augstāko tiesu. Un augstākajā tiesā tur jau bija pavisam cita atmosfēra. Bobs teica, ka viņam ir viens no labākajiem advokātiem Rīgā. Protams, viņš tur izdeva daudz naudas, bet, viņš gāja to ceļu. Un tas advokāts esot pateicis, ka tāds iespējas, ka te jau viss ir izlemts pirms tiesas. Tāds iespējas bijis, Bobs stāstīja, ka viņi nemaz neklausās. Ja? Viņi tikai, tas jau ir nolēmts, tā ir formāla tiesa, ja? Un beigās augstākā tiesa atcēla tās iepriekšējās tiesas lēmumu, ja? Un viņi pateica, ka Bobs te vairs kā mācītājs nedrīkst atrasties. Viņam ir jāmaina status un tā. Un Bobam tas iedūra sirdī ļoti, ka Latvija viņu atraida. Un viņš savukārt to pārsūdzēja vēlāk, tikai vēl pēc dažiem gadiem vai pēc gada vai kaut kā tā, es skatījos TV panorāmu. Un tur bija tāds sižets, kad mācītājs Bobs Perī ir Vidnē uzvarējis Eiropas cilvēku tiesību tiesā pret Latviju. Un viss tas nekāda konteksta, kāpēc, ko, par ko uzvarējis, kas tur bija, bet vienkārši, redziet, viņiem ir tāda formāla lieta, ka viņiem ir jāinformē sabiedrību, ja? Ka kāds ir uzvarējis tiesā pret Latviju. Ja? Un es te zināju visu to kontekstu. Ja? Lūk, bet vienalga Bobam tas bija tik liels dūriens sirdī, ka viņš nolēma aizbraukt no Latvijas visu, un viņš aizbrauc. Viņš uztaisīja atvadas, tur un tā, un ar to, tur palika tā draudze, sadalījās uz 2 daļām. Un pēc kāda laika es tikai dzirdēju, ka arī tie īpašumi ir pārdoti, un draudze pārcēlusies tur Aspāzijas bulvārī pretī operē. Mēs tur kādreiz gājām, tur 2. stāvā viņi nopirka telpas, ja? Viņi pārdeva tos 2 īpašumus Jūrmalā un pārcēlās uz Rīgu. Un pagāja vēl gadi, ja? Un es dzirdu, ka draudze Rīta zvaigzne vairs neeksistē. Viņi pašlikvidējušies vispār. Un šodien es skatos, kas tur ir. Dubultos, Baznīcas ielā 2 ir tagad Kinza House, gruzīnu restorāns. Wow! Vieta ir super laba, tieši pie pašas centrālās ieejas pludmale. Un pretī ir autostāvvieta. Ļoti laba vieta. Priekš restorānu, protams. Bet tur bija draudze. Tur bija spēcīga. Es atceros, mēs pilns ar jauniešiem bija pilns. Sākās dievkalpojums 11. un es atceros, ir 3 pēcpusdienā. Un vēl cilvēki neiet prom. Tur guļ uz grīdas, mērcējas Dievā, pielūdz, slavē. Viņi negrib iet prom no dievkalpojuma. 4 stundas dievkalpojuma un neiet prom. 4, 5 stundas. Es atceros, Viktors saka, jābeidz, mums jāiet mājās, bet cilvēki neiet. Un es atceros, viens brālis teica, man ir 30 cilvēki, kuri grib nākt uz draudzi, 30 jaunieši. Tāda dzīvība tur bija. Un tagad tur ir Kinza House, gruzīnu restorāns. Tas gan tur pastāv, bet draudze vairs nepastāv. Redz, kas ir, ja noraida Dievu, to Dievu plānu, ko Dievs ir devis,
nu tad, ka Jēzus teica, ja, kur apustuļi teica, redzi kādi akmeņi, kādas celtnes. Un Jēzus saka, šeit akmens uz akmens nepaliks, kas netiks nopostīts. Šeit viss tiks nopostīts. Redzi, kāpēc? Tāpēc, kad tauta neatzina savu apžēlošanas laiku, ne? Tur ir tā problēma, un nepieņem Jēzu, kuru Dievs sūtīja. Un lai arī cik lielas celtnes un cik daudzsološi tas viss tiek nopostīts, ja neizdara tā, kā Dievs to grib. Nākamajā stāstā es stāstīšu par to kaut ko līdzīgu. Bija vēl viena draudze, tātad dzīvības vārda draudzes Salduja, mācītājs Jānis Savickis. Un kā tur notika viss, ļoti līdzīgi kā rītzvaigznē, kā viss tika nopostīts. Tikai tāpēc, ka cilvēki neizdarīja tā, kā Dievs lika izdarīt. Un arī pie tām lietām es esmu bijis klāt, un par to jūs uzzināsiet nākošajā stāstā. Paldies, ka klausījāties. Visu labu ar Dievu!